Lai koriģētu jaunās nedēļas plānus, pajautāsim Aleksandram, kāds ir planētas stāvoklis. Labrīt! Tuvākās nedēļas laikā darbosies diezgan interesanti un ļoti spēcīgi astroloģiski aspekti. Pirmkārt, jāmin, ka debesīs veidosies starp planētām figūra. Kad tāda figūra veidojas, tad mēs dzīvojam diezgan saspringtajos apstākļos, un nav jābrīnās, ja būs problēmas kaut kādas ar datoru, ar elektronisku tehniku un tā tālāk, ar mobīlo telefonu, ar datoru. Ļoti dažādi var būt. Nekas, nedēļa, pusotra un viss beigsies. Tajā pašā laikā darbosies divi ļoti interesanti aspekti, kuri vairāk ietekmēs mūsu emocijām. Viens aspekts starp Veneru un Marsu. Sieviete, vīrietis, pretējais dzimums, viņi konfliktēs, un tāpēc mums vienkārši jāuzmanās, lai nebūtu sevišķi izteikts konflikts. Bet vēl viens aspekts ir ārkārtīgi labvēlīgs. Tas ir Veneras Jupītera aspekts. Divas labvēlīgumu planētas veido ārkārtīgi pozitīvu aspektu. Un tamdēļ mēs varēsim arī piepelnīt naudiņu, arī varbūt saņemt kaut kādu dāvanu, un nerunājot jau par to, ka tīri emocionāli viņi ietekmēs ļoti pozitīvi. Tāpēc vienkārši jāmin, ka ceturtdiena būs vissaspringtāka diena, kad sevišķi jāuzmanās. Piektdien visvairāk jāuzmanās, lai nebūtu konflikts ar pretējo dzimumu, un tālāk paliks vieglāk.